kā jau es solīju iepriekšējā video, es jums šoreiz pastāstīšu par jaunu lietiņu, ko es testēju, par jaunu rotaļlietiņu, ko var atrast veikalos Hot, kas ir šajā kastītē. Šobrīd ir piesprāst arī man pie jakas, un otrs puļķītis ir iesprāst manā kamerā. Tas ir bezvadu Hotso mikrofons. Joks ir tāds, kā iepriekšējā reizē tur pie Ogres torņa stāstīja par mikrofonu, kurš bija viens pats. Tad šoreiz ir tā, ka kastītē ir veseli 2 mikrofoni. Tas nozīmē, ka mēs varētu piesprāst vienu mikrofonu man, piesprāst otru mikrofonu, teiksim, manai sievai, un ja mēs esam kaut kur ceļojumā, mēs varam vienlaicīgi abi divi runāt, un jūs mūs ļoti labi dzirdēsiet. Man liekas, kas ir tā pievilcīgais mirklis šim produktam ir cena. Mikrofons maksā 50 eiro, tas ir dubulto 2 mikrofonu komplekts, un tāds mazs USB-C puļķis, ko jūs varat iespraust vienalga savā telefonā. Šobrīd es filmēju ar DJI Pocket 3, varat iespraust arī DJI Action kamerā. Es izmēģināju visās ierīcēs tas mikrofons strādā. Kastītei ir neliels displejs, kurš rāda, ka šobrīd kastītei uzlādētas 100%, un šīs te mazie strīpiņas rāda, ka šobrīd notiek mikrofonu lādēšana. Mikrofonam, kā redziet, nav absolūti virsū nekādas vēja aizsardzības, jo parasti viņiem uzliek virsū, te ir tāds būkains pušķīs, kas palīdz par to skaņu. Bet es filmēju šo te verķīti jau vairākas video, un es viņu izmēģināju gan vējā, protams, ja tu pūtīs viņā pa taisno iekšā, būs briesmīgi. Bet nelielā vējā viņš dara brīnums, kāpēc, ka viņam ir ļoti spēcīga trokšņa slāpēšana, kas ir gan labi, gan slikti. Nu, tagad mums atkal brauc garām mašīnas, būs kaut kā stroķi, daudz mašīnas. Aiziet, brauciet, lūdzu, brauciet. Mēs runājam, jūs brauciet, un mēs klausāmies, vai mums traucē satiks vai netraucē. Laikam vai kaut kur viņš brauc ātrāk, uz biķerniekiem jābrauc. Visi skatās, visu brīnās, ko Ervīns te dara. Labi, nezinu, kas ir Ervīns, bet ar reklāmašīnas mums vajag jūsu skaņu. Mums vajag jūsu skaņu. Brauciet, lūdzu. Mēs pafilmēsim šeit. Visi ēros pretējā virzienā. Elektroauto, tas vispār nekādam testam nedara. Viņš ir tik klusi, ka es pat viņu nedzirdēju. Un no maniem testa rezultātus es varu pateikt, ka kamerā šis mikrofons pat raksta daudz labāk, kur telefonā man šķiet viņš rakstās bišķiņ pa skaļi, bet kamerā tādas problēmas nav. Balss izklausās tīra, nav nekāda trokšņa, nav nekāda hisi baigie, kā pilnīgi adekvāts produkts, un es jau izmantoju jau kurā video.